Mēs esam Svētas pagastā vietā ar fantastisku nosaukumu Atpūta, un Atpūtā mājo Mītavas Čiekurs jau 5 gadu. Un šeit mēs gatavojam dažādas vērtīgas produktus imunitātei un augšējiem elpceļiem no priedēm. Un jau ne tikai no priedēm, bet no dažādām dabas veltēm. Stāsts sākās par godu vecākajam puikam Jēkabam, kurš pirms 8 gadiem bija saslims ar pavisam vienkāršu lietu kā klepus. Klepus viņam ilgstoši nepārgāja, ķērāmies pie aptiekas sīrupiem, pēc tam pie antibiotikām, caur ģimenes ārstu, un tad jau sākām meklēt alternatīvas. Un atradām internetā tādu priežu čiekuru sīrupu, kur ražo Krievijā, Sibīrijā, kurš ir ārkārtīgi labs imunitātei un augšējiem elpceļiem. Tad radās doma pašiem gatavot čiekuru sīrupu, un tas tad arī bija pirmais produkts. Šobrīd produktu klāsts ir audzis, klāt nākuši dažādi veidi ievārījumi, konfekts, zefīrs. Čiekurā principā ir 4 labas īpašības. Tā ir ēteriskā eļļa, tas ir sveķis, tas ir C vitamīns un miedzvielas, tanīni, pinīni. Ko viņš dara? Viņš palīdz mīkstināt elpceļus, ir vērtīgs imūnsistēmai, un tad, kad ir klepis, augstēšanās, kakls sāpes, bronhīti, viss, kas ir uz augšējiem elpceļiem valstīts, tad šīs slimības palīdz izārstēt. Šobrīd mums ir 32 produkcijas veidi. Bija mazliet vairāk vēl, bet šobrīd saprotam, ka esam izauguši pārāk lieli, lai noturētos tajā līmenī, ka šeit mēs ražošanā strādājam ar sievu divatā. Tāpēc šobrīd ir 32 produkti, paši populārākie un interesantākie. Tas ir čiekuru trifels. Šis ir visdārgākais produkts, kāds vispār ir mūsu sortimentā. Un viņš to cenas līmeni sasniedz ar to, ka tas ir milzīgs roku darbs. Bet gatavojot jaunus produktus, Reinis saprata, ka vajadzīgs ir arī zināšanas, jo nebija jau tā, ka viss aiziet kā pa diedziņu. Tā sākot gatavot čiekuru šokolādē, tie nebija kārtīgi nožāvēti, bet produkts jau bija klientiem izsūtīts. Tad, kad cilvēki viņus vēra vaļā, tur viss bija sapelējis. Tur viss bija sabojājies, sapelējies, jo čiekuri nebija pareizi nokarsēti, viņos bija milzīgs mitrums. Un šis mitrums bija radījis perfektu vidi plasmasas plēvīte ar pelējumam. Nu, lūk, un tā mums gadījās. Tad mums bija jāuzklausa daudz zvanu neapmierināti, daudzas sūdzības. Un jā, bet šim visam mēs izgājām cauri ar Jelgavas biznesa inkubātoru palīdzību, kur mums citi ražotāji pastāstīja par savām problēmām, un mēs sapratām, ka šis tāds neekspēja ir uz to pārējo fonu. Lai iegūtu zināšanas jaunu produktu radīšanā, Reinis devās studēt uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti. Mēs esam sagatavojuši, nokarsējuši čiekurus, un čiekurus mēs liksim žāvēties. Gala produkts mums būs šī gada, patiesībā sakot, mēs ceram, ka top produkts čiekuru cukādas. Mītavas Čiekurs ir ģimenes uzņēmums un pamatā ir roku darbs, un strādāt nāks visai ģimenei. Puiši palīdz ļoti, meita vēl ir pārāk jauna, viņiem vēl 3. Puiši gan nodarbojās ar etiķešu līmēšanu pārsvarā, un šādi tad, kad ir brīvlaiks no skolas vai vasaras laikā, tad palīdz arī kaut ko ražošanā mazliet. Galvenais jau ir darbu iemācīt. Iemācīt cilvēkiem darbu, un tad jau nav svarīgi, vai viņi ražos čiekurus vai kaut ko citu. Galvenais, lai ir izpratni par to, kas ir darbs, kā ir jāpelna nauda, kā tas notiekās. Bet, lai attīstītu savu ražotni, Reinis uzsver, ļoti būtisks bija iegūtais Eiropas Savienības atbalsts. Pirmo projektu, ko mēs uzrakstījām, no tā mēs iegādājāmies šo te vārīšanas katlu, kas patiesībā ir siera pasterizācijas katls. Jo nav tāda priežu čiekuru sīrupu gatavošanas katla, atradām piemērotāko, kā arī dozatoru jeb pildīšanas iekārtu. Nu, lūk, un šīs iekārtas divas diezgan liels ieguldījums tas bija tajā laikā, jo tas sastādīja apmēram 50% no mūsu gada apgrozījuma, ko mēs ieguldījām šajā te, bet tas stipri atvieglo mūsu darbu. Tātad 2 cilvēku vietā var strādāt 1 cilvēks pildīšanā, un dienas laikā var saražot apmēram 10 reizes vairāk kā iepriekš. Tad mēs uzrakstījām vēl vienu projektu caur lauku atbalsta dienestu un iegādājāmies žāvēšanas iekārtu. Nu pat mēs esam realizējuši 3. projektu. Pirms Līgo svētkiem paspējām nodot, tas mums ir ārpusē. Šī te ir čiekurnīca, tā ir mūsu ekskursija telpa, un šo te mēs terasu uzbūvējam priekš ekskursijām. Sākotnēji mēs to darījām ārā, pagalmā. Ziemā bija grūtāk, un it sevišķi tad, kad ir
Jelgavā ledus skulptūra festivāls, kad ir ārkārtīgi daudz turistu, ne tikai no Latvijas, bet no visas Baltijas. Tad šeit šos te 100 cilvēku turēt ārā bija diezgan likās pašam skarbi. Tas atbalsts būtisks, viņš bija 100%, jo paši par saviem līdzekļiem mēs to nevarētu atļauties, bet mēs zinām, ka mēs to varam atpelnīt un atmaksāt pēc tam nodokļu veidā atpakaļ gan Latvijai, gan Eiropai kopumā. Tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši šādiem maziem uzņēmumiem, kuri sāk kaut ko darīt, kuriem nav pašiem savu milzīgu uzkrājumu vai budžetu, tādam paliecienam. Izaugsme Mītavas čiekuram ir bijusi strauja. Tagad arī turisms un 5 gadu laikā no viena produkta, čiekura sīrupa, līdz 32 produktiem. Darbs ir visu cauru gadu, jo pavasars, ziemas beigas, jo tad, kad sākās ievākšana priežu pumpuriem, februāris, marts, pēc tam ir čiekuru ievākšana, mājas, jūnijas. Tad mums ir vasarā ļoti daudz pilsētas svētki, festivāli, aktīvu braukšanu pa pasākumiem. Un tad jau sākās skola, tad sākās rudens, tad sākās iesnas klepi, tad mums sākās milzīgs pieprasījums pēc produkcijas. Un tad jau tuvojās Ziemassvētki, kad ir milzīgs pieprasījums tieši tirdzniecībā. Un vairāk vai mazāk, varbūt janvārs, februārs mums ir tāds mierīgāks mēnesis, februārs sākums. Bet visu gadu ir ko skriet. Mūsu Latvijas daba ir neizmērojama. Mums vienkārši pietrūkst zināšanu un jaudas. Es ticu, ka tam vēl ir perspektīva un attīstība, jo pasaule mainās un atkal mums ir jauns izaicinājums priekšā. Cilvēki prasa bezcukuru produktus un pie tā mēs šobrīd aktīvi strādājam.